Sveicam RMMT podkāstā Sāls. Šodien pie mums īpašs viesis Girts Rozentāls, jeb tautās labāk zināms kā Ozols. Čau. 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 Mēs esam Emīlija un... Dūmiņš. Emīlijas Dūmiņš sanāk. Emīlijas Dūmiņš. Not bad. Jums tāda nosaukuma maukt augšā Emīlijas Dūmiņš un uzreiz... Tas būs mūsu jaunais dūmiņš. Jūs mēs tāds, un uzreiz es principā esmu kreatīvais direktors esmu. Let's go. Nu ko, kā ir būt Ozolam? Normāli. Nav ko sūdzēties. Nu, vienmēr var būt labāk, vienmēr var būt sliktāk. Ir ok. Es detaļās neieslīdēsim, bet ir normāli. Tas ir brīnišķīgi. Jā. Tas ir fantastiski. Jā, pat īstenībā. Bet nu tā, kāpēc tika izvēlēts tieši Ozols kā pseidonīms? Un tātad 1783. reizi atbildam uz šo jautājumu. Nu jā. Tātad bija Carnikavā, braucu ar BMX komandu Carnikavu uz Sarānsku. Nevienu tajā autobusā nezināja, iekāpa autobusā. Man prasīja, kāds man uzvārds pirmais, ko izdomāja, pateica Ozols. Un no tā brīža es esmu Ozols. Bet kāpēc neviens cits koks? Kāpēc ir kaut kāda liepa vai egla? Manā vecuma grupā bija viens čāls no Jelgavas, kuram bija uzvārds Ozols. Tas, laikam, man zemapziņā kaut kur bija iegulies. Nu, jā. Nezinu, vai bet nu jā. Nav tas stāsts gluži bet tāds viņš ir. Nē, bet kas par Džeku tā sacīja? Viņš bija kaut kāda iedvesma kaut kādā noteiktā situācijā? Nē, tas bija vienkārši zemapziņā. Zini, tu jau pats brīžiem nesaproti, ko tavu zemapziņu uzņem un ko neuzņem. Zini, kā kodreiz varbūt kādam es līdzīgs kaut kādā ziņā vai izskat ziņā vai skanējuma ziņā vai kaut kādā kā kaut kāds cilvēks. Tu cerēzi, tas tā nav. Tā ir, protams, sliktāta maska, ka kaut kādā ziņā tu kādam esi līdzīgs, bet tavā zemapziņā uzņem daudz ko tu pats varbūt tās nemaz nekontrolē vai nezinu tajā brīdī. Tāpēc tas kaut kur man galvā lidinājās, tā es kaut kā nosaucu to uzvārdu vienkārši. Tas nebija nekāds baigais tur funktieris apakšā. Sad story, nekas baigais. Bet īstenībā diezgan autentisks stāsts. Tā kā vienmēr visi parasti uzsēs to stāstu kaut kādu vairāk nekā viņš īstenībā ir. Jā, nē, viņš nav tā, ka es uzkāpu uz skatuves un es domāju, ka man jāpaliek pa Ozolu. Nē, tā nebija. Es biju Ozols jau pirms es uzkāpu uz skatuves, kāds 2-3 gadus jau es biju. Jā. Vēl tur bija, atceros, tajā atsauce tāda bija, kad mēs braucām, tur Džeki visādi vecāki bija. Tas ceļš līdz Sarānskai bija ļoti tāds garš un vienmuļš un garlaicīgs, bet tur visu laiku bija tāda filma, laikam ilgais ceļš kāpās latviešiem, un tur bija laikam Ozols tāds čāls, kuram bija laikam laivas tā aizdedzināts tajā filmā, un tur viss teica Ozola laivas deg, Ozola laivas deg. Tāds prigals. Bet jā, tā kaut kā. Tas krūtākais latviešu koks. Jā. Tev vajadzēja teikt dižākais. Bet tā ir dižākais. Krūtākais svēks var būt, bet labi. Ok, let's go. Kur tu mācījies? Tāpēc, ka mums bija viens no iesūtītajiem jautājumiem, vai tu mācījies Jāņa Rozentāla mākslas skolā? Jā, interesanti. Es neesmu tur vienreiz, man draugi mācījās Jāņa Rozentāla mākslas skolā. Es tur uzstājos tāds street art mākslinieks kā Vaurs. Un tāds liels zīmīgs mākslinieks kā Miķels, aizmirstiet Miķeļu uzvārdu, Viļāns. Miķels Mūrnieks. Viņš viens no maniem draugiem, kas man daudz ir palīdzējis ar vizuālu identitāti un vēl sādiem logotipiem un tā. Un viņu vienreiz bija izlaidums laikam tajā skolā, un tad es pie viņiem biju ciemos, tad mēs arī iemācām visus leģendāros trēkus. Tas bija pirms kādiem 6 gadiem, bet nē, pats es neesmu. Man māksla diezgan daudz uzrunā, un ja man būtu vēlreiz iespēja laikam izvēlēties, kur pēc 9. klases iet, es noteikti izvēlētos kādu skolu kā šī, jo, jā, man pašam visu laiku saista kaut kādas interjeru lietas, kaut kādas mākslas objekti, tur kaut kādas visādas lietas un tā tālāk un tā joprojām, respektīvi, lai kā es gribētu, man nesanāk uz Ikea aizbraukt galdu, nopirkt, es labāk iešu pie galdniekiem, tur čakarēšos, iešu pie kādiem akmens džekiem, tur akmens kaut kāds palodzes taisīšu un tā tālāk. Respektīvi, gribu sarežģīt savu dzīvi tādā ziņā, tāpēc man tādas kaut kādas vizuālās lietas diezgan piesaist un patīk. Bet man dzīvē nav iekritis būt. Es tepat mācījos Rīgas. Es vidusskolu un pamatskolu pabeidzu Rīgas 69. vidusskolā, tas te bišķiņ tālāk ir. Un šajā skolā bija pirmais stage dives manējais. Bija Džekas, Kurt Cobain, Nirvanas dziesmas te mauca pirms Lingas koncerta iesildīja Lingu. Un tas bija principā priekš man tas. Viņš vēl joprojām, Kurts Cobains, ir viens no nozīmīgākiem visu laiku maniem tādiem iedvesmas avotiem. Un, principā, kad viņa mūzikas dzird, man parasti iet cauri viss zosāda. Es tad par viņu runāju, man jau zosāda iet cauri. Ok. Es tā kā, principā, jā, vidusskolu un pēc tam es aizgāju uz turību, uz augstskolu. Es viņu nepabeidzu, jo man sākās tāda aktīva dzīve ar mūziku un te es viņu pametu vienkārši.
es tur arī biju tāds diezgan, kā saka, čalis no citas vietas, no citas lokācijas. Jo es tur ar spaikiem gāju skolu, tur kaut kādās Korn bija tajā laikā diezgan populārs. Mums baigi patīk Korn grupa, un es tur Aģika treniņu tērpos uz skolu gājām un tādā garā. Tā kā tur superstāri tika uzvilkt uz kājām, un, respektīvi, es tur ļoti stipri izcēlos, un es arī pagāju, tad vēl nepīpēju. Viss gāja starp stundām pīpēt, es tāds viens tur stāvēju tāds. Ok. Yeah. Jā. Klausoties to, ka tāds sasīta iedvesme ir Kurts Cobains, jā. Yeah. Kurā brīdī tev radās doma tāds, jā, es tagad maukšu mūziku, bet tieši hip-hopu? Jo klausoties pēc tā, ka tev baigi patīk Kurts Cobains, jā, viņš ir diezgan tālu no hip-hopa patiesībā. Jā, tas bija viens tāds lūzuma punkts bija. Es iepazinos ar draugiem, tā bija kādreiz tāda vecrīgā bija vieta, kur daudz neformālai cilvēki satikās. Viņi saucās Veldzīte. Tas tagad skaitās laikam Līvu laukums, ja nemaldos. Veldzītē principā visi neformāli cilvēki tusēja, un es arī biju viens no tiem. Tad bija vēl uz Kungu ielas, bet cita uz Krāma ielas bija tāds spots, kas saucās Krāmene. Tur ļoti alternatīva mūzika skanēja, ļoti netradicionāli priekš tā brīža Rīgas, jo nebija Rīgā vēl neviens klubs, pulkodim, neviens neraksts, tikai atvērās pēc kādiem 2 gadiem. Un tad principā visi pa dienu tusēja Līvas laukumā, pēc tam gāja uz to vietu. Un tur bija mēs tāds kaut kāds, tur skateri, snoweri, kaut kādi BMXeri kopā, bija šī tāds nedaudz cita interešu cilvēku grupa tajā Līvu laukumā mēs bijām. Un tad mēs pa laikam uz to Krāmeni gājām, un tā, teiksim, tur mēs jau bišķiņ pa Beastie Boys sākām fanot. Rage Against the Machine bija pirmais albums, iznācis 92. gads, un principā Rage Against the Machine ir, priekš maniem arī tieši pirmais albums ir tāds ļoti nozīmīgs muzikāls pavērsiens. Es pēc tam to grupu īsti vairs neklausījos, bet viņa pirmais albums, kad es viņu dzirdu, man arī zosādi iet cauri, un principā tur mēs pa laikam to mūziku, atceros, dzirdējām un klausījāmies starp kaut kādām industriālām grupām un kaut kādām punk grupām. Pa laikam uzlikt to, kas mums patika. Un tā, principā. Un tad bija MTV laiks, un MTV vienu jauno gadu Kurtam Cobainam, viņam bija 93. gadā aiznācis In Utero albums, tas 3. jau pēc kārtas. Formāli cērtais albums jau bija. Un viņa jaungada koncerta MTV, viņa močī bija daudz grupa The Breeders. Tāda zīmīga grupa, es nezinu, Pixies tāda grupa ir. Tur kādreiz viena no tām meitenēm basu spēlēja tajā grupām, pēc tam viņa aizgāja uz The Breeders, uztaisīja pašu savu grupu. Un tajā koncī tā kā Breeders iesildīja, pēc tam bija, kas bija vai Nirvana vai Cypress Hill, un principā tajā brīdī tas lūzuma punkts bija, kad Cypress Hill viņam bija iznācis Black Sunday albums, es ceru, laikam bija 91. vai 92. gads, un Black Sunday albums arī bija diezgan liels tajā brīdī. Viņš baigi kačigārēja daudz spēlēja pa MTV. Un viņi arī bija viena no headlineriem tajā koncertā. Un tur stage dives, un tas pats viss turpinājās tāpat kā Kurta Cobaina un Nirvanas uzstāšanās laikā. Un es jau bišķiņu ar vienu ausu Beastie Boys klausījos. Beastie Boys tā sākotnēji viņi bija tā kā punk rock grupa, hardcore grupa tieši. Un es punk rock, bet hardcore vairāk. Un tad viņi lēnām, viņa menedžers parādījās tas pats, kas Run DMC, un Run DMC menedžers principā viņus tā kā ievirzīja tajā hip-hopā. Tas bija Russells Simons, laikam. Jā, Russells Simons, kam pēc tam piederēja Def Jam Records. Un viņš tā kā sāka Beastie Boys virzīt uz to hip-hopu, un es Beastie Boys bišķiņu dzirdēju, ka jau sākot hip-hop parādīties, viņiem bija gan pankuha, gan hip-hops kopā visu. Un Cypress Hills redzēja, kā Nirvanas koncertā stage dive, un viss tur notikās. Tur arī perkusionists līdz bija, tas nebija tāds galīgi. Jo pirms tam tāds nebija labākais priekšstats par hip-hopu. Es biju, zin kā, pa televizoru redzējis laikam tādu sliktu hip-hopu, tur Vanilla Ice, MC Hammer, un kas tajā brīdī man likās ļoti strange, cik vēl no alternatīvās mūzikas nāca ārā. Un caur Cypress Hills ienāca, tad es vēl ieraudzīju grupas House of Pain vienu no singliem, vienā no mūzikas veikaliem Rīgā. Singli tagad vispār neizdodas atsevišķi, bet kādreiz disku formātā arī pirms albumiem singli nāca ārā. Un es uzliku disku, tā kā diski vispār tikai pirmo brīdi parādījās, kur tirdzniecībā. Tur viņas knap varēja dabūt kaut kolekcionāru, tur tirgoja pa kaut kādām maziem tirdziņiem. Tur principā kaut CD tirdziņi bija. Un tad es ieraudzīju grupas House of Pain tā kā albumu vāku, un viņi izties tā džeki, kas tūlītās paņems gičus un iepilīs ļoti heavy muzonu, un es uzlieku virsū un dzirdu tur tāda taure vienkārši ir iesamplēta un lūpā aiziet un uzliek drama. Un viņam vokāls bija ļoti tāds zems House of Pain solistam, Everlastam. Un es vienkārši dzirdu, ka ķipa, es domāju, ka līdz baigais hardcore aizies, bet aizgāja tāds vienkārši, aizgāja hip-hops un aizgāja principā tāds brutāls vokāls. Un tas vismaz lēnām līmējās kopā. Principā tie pirmie momenti bija grupa House of Pain, Beastie Boys un Cypress Hill. Tās 3 grupas, kas noteikti radīja kaut kādu priekšstatu par to, ka tas hip-hops var būt savādāks, ka viņš var būt netik mainstreamīgs un alternatīvāks. Yeah. Super. Tas bija stāsts.
Tas kārtīgs. Tas bija kārtīgs stāsts. Nu, jā, bet tu minēji ļoti daudz dažādus alternatīvos māksliniekus. Jā. Kādam tad beigās tā liekas, ka tam hip-hopam ir jābūt? Kāds tad ir tas key elements varbūt kaut kā? Hip-hops ir pilnīgi viss, ja tu neesi pamanījis. Hip-hops izmanto pilnīgi visu. No simfoniskās mūzikas var izsamplēt kaut ko ārā līdz kaut kādam, nezinu, varbūt black metalam, nu vienalga kam. Tas var būt jebkas. Jo hip-hops jau vienkārši izmanto visu, kas apkārt ir kā elements. Nu, nezinu, tev vienkārši tas tā kā iedomājies, tev ir kaut kādi, vienkārši nezinu, kā tev pasaka, tu gribi uzcelt māju, tev rekur malā mētājās koks, metāls, tur viss kaut kas tev apkārt mētājās, vienkārši ej klāt un skaties tā, ok, šitas derēs tur, tas derēs tur. Nu, hip-hops ir kaut kas tāds, viņš jau vienkārši, hip-hops ir kaut kāda elementa lasīšana kopā. Neviens ne no kā neabstragējās, izmanto jebko, nu, nezinu. Ja tas liekas forši un to vari saintegrēt, ja tavs producents vai tu vari to labi noproducēt un ielikt to kaut kādos jaunos rāmjos un iegūt tam jaunu skanējumu, tas var būt hip-hops. Hip-hopam jau nav nekāds tāds konkrēts definējums. Nu. Viņš jau vienkārši varbūt tev patīk bumbaps, kādam patīk tur playboy kārtība, vēl kādam patīk vēl kaut kas pilnīgi savādāks. Un, zin, kā tas ir, kādu, kuram tās jūt, tā arī smūt. Nu, kaut kā tu paklausies, jau nezinu kaut kādus jauno hip-hop, kā viņš ir revolucionējis. Nu, to pašu playboy kārtību pēdējo albumu paklausies. Nu, tur viņš diezgan labā nozīmē ir frīkains. Nu, tā kaut kā. Jo, bet labi, tā paņemsim visu šo tēmu, kā hip-hops bišķi malā. Dzirdēju tavas iedvesmas. Ļoti negaidīju īstenībā, jo es domāju, būs vairāk tieši kaut kādi reperi. Bet tas var būt alternatīvās bandas. Nē. Tā sacīt. Nu, jā, bet tā bišķi vairāk nosauc hip-hop. Protams, par skolu. Vai tu kādreiz dziedāji korī? Es bišķiņu dziedāju, bet apzināti dziedāju bišķiņu nost, lai ātrāk tiktu no stundām prom. jo, jā, nu, man liekas, tās bija kaut kāds papildus stundas. Jā, es bišķiņš apzināti dziedāju šķību, lai nebūtu. Jā, jo, zin kā, mums tur jau džeki, es pirms tam mācījos Angļu ģimnāzijā, mums tur visiem bija Guns N' Roses krēkli, tur mēs Guns N' Roses vienkārši krieviski saka, zakirāļi dadir, nu, ķipa spēlējām tās Guns N' Roses kasetes līdz baltām pelītēm. Tā kā, ķipa tajā brīdī, ka korī dziedāt, bija diezgan strange. Un es atnācu uz 69. vidusskolu, un man klasē bija visi džeki ar šādi gariem matiem, kādi 3-4 džeki, un tad mēs tā nopietni uzsēdāmies uz grunge mūziku, uz visu Seattles mūziku, tur Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, tur, un vispārējais. Nu, protams, arī vispārējā alternatīvā mūzika, tā kaut kā, jā. Yeah. Mūsu skolā visu laiku notiek kaut kādas arī klipu filmēšanas radošie procesi. Nice. Bet runājot par klipiem, vai tev ir kāds mīļākais videoklips, ko tu sofārā esi uzfilmējis? Ziniet, mums bija tāds crazy piedzīvums. Mēs vienreiz aizbraucām uz Īslandi ar Andreju, kas šodien arī filmēs man klipu. Viņš daudz klipus man filmējis. Mēs trietā aizbraucām, es, mana sieva un Andrejs. Mēs principā nobukojām šeit tā kā busiņu, kurā tu pa nakti vari gulēt, tu kempos apstājies, tur ir virtūve, tur ir nomazgāties, un tad mēs principā tripojām pa Īslandu, un pirms tam es ar Google čalīti biju izstaigājis zīmīgas vietas Īslandē. Mēs iebraucām tādā pilnīgā tumsā, ja mēs vakarā ieldojām, aizbraucām līdz Reikjavikas autoostai, tikām kaut kā, mums te bija bišķi draugs, palīdzēja līdz Reikjavikas autoostai aizkļūt. Un tad mēs iesēdāmies tajā mašīnā, braucām pa baigo tumsu ilgi. Un es teicu, ka šeit kaut kur jābūt tam pagriezienam, es kaut kā vadījos bišķiņu, un tad mēs iebraucām tādā ļoti, ļoti lielā tumsā, kur principā metra tālumā neko jau vairs neredz. Un tad mēs no rīta piecēlāmies, un es sapratu, ka mēs esam principā tajā spotā, kur mums jābūt. Un tur bija daudz ledāju, viss tas vibes, kas ir Islandes, diezgan labā nozīmē crazy daba. Un, tāda no pieredzes viedokļa bija ļoti interesants klips. Mēs vienkārši braucām, skatāmies, tur kaut kāds Mars malā, šosejas malā sākās vienkārši Mars. Tur tādi nenosakām tipa objekti, liekas, ka tas taču nav uz zemes. Un, tas bija interesanti, bet tas rezultāts arī īstenībā nebija slikts, jo Andrejs kā vizuālais čalis, viņš ir viens no tādiem unikāliem puišiem. Viņš parasti ir interesējās par to, kas notiekās par jaunām lietām, tur kaut kādām. Un paralēli viņš ir labi strādā arī Photoshopā, Illustratorā un pēcefektos un 3D programmās. Nezinu, diemžēl neviena apkārt, kurš to visu tik labi zinātu vēl par scenārijiem. Parasti viņš arī labi saprot, kādiem scenārijiem jābūt, kāds ir operatora darbs un tā tālāk. Un šodien arī mēs principā no tādas mazas mušas bijās izaugu vispār tādu lielu zilu, un tad bijās
domāju, ka vienkārši ienāksim, pafilmēsim, bet beigās te aizgāja visu līdz tādam. Tātad mans nākamais jautājums ir tāds ļoti interesants, jo es gribu zināt, kāds no tava perspektīva ir limits, off-limits freestylos. Kas ir tieši tā lieta, kas kā nedrīkst tik pateikt? Zini kā, freestyles ir jau vairāk tāda battle, tā kā 371, kur tu nāc ar sagatavotu tekstu. Es esmu ļoti daudz redzējis pirms tam versus battle, kas ir Krievijā lielākā platforma, bez viņas arī daudz battles. Tur diezgan māca žoski, tur māca pāri mamām. Zini kā, grūti saprast, jo ir kaut kāds tur, nezinu, tie kodeksi jau ir izmainījušies, zini kā, ir tur visādi kodeksi, ir kaut kāds tur cietuma kodeks un ieslodzīto kodeks, ja tādam kaut kādam uz ielas kaut tādā kontekstā kaut ko pateiks, to, ko tu pasaki kaut kādā freestyle batlā, tad varbūt arī tas būs tavs pēdējais, kas sākāmais, jo, zini kā, ir visādi cilvēki ar visādi dzīves uztveru un tā tālāk. Laikam, ja tu ej uz batlu un uz freestyle, tev jāsaprot, ka tur var notikies pilnīgi viss. Tāpēc, principā, man liekas, ka tas, ka nav robežas, tas bišķiņ kaut kā, tur var pateikt, dēļ tavējo māti tur tā un tā. Bet es viņu virķelī, jo saproti, jā. Vai manā tas kaut kādā diapazonā un manas dzīves uztverē, tajā manā kastē tas liekas iekšā, laikam nē. Bet ir džeki, kam laikam liekas, ka normāli, kad kāds pasaka, ka ir ķeliet vai maķi. Ja tā kādam liekas, tas ir ok, tad tas ir tā. Tāpēc man vispār freestyles līdz galam un tā visā sacensība neliekās, jo viņi ir tādi, saprot, tas ir baigi, tā kaut kā stulbi džeki laiž zemāk par plintusu viens otru tajā freestylā un pēc tam kopā iet raksta dziesmas. Kā tas izskatās? Tas izskatās birsā. Tā kā jūs tur viens otru nolaižat zemāk par zemi un pēc tam tur čau. Ķipa, vecīt, jums kaut kā pozīcija katram jāņem un jābrauc taisni. Tas izskatās kaut kā ļoti šķībi, ka tu tajā brīdī baigi mauc un pasaki ļoti heavy lietas par otru džeku, bet pēc tam ar viņai kopā kaut kur izdzer limonādu ārā. Man tas līdz galam kaut kā neliekās kopā vienkārši. Lielās platformās, tā kā Maskavā, Krievijā, tur Pēterburgā, viņi tur mauc un viņi noteikti ir pašiem savu visādi tusiņu un viņi tur viens otru nesatiekās. Rīga ir maza, reperi nav tik daudz. Jā, man tas ir tā kā liekas vienkārši, kaut kā ne līdz galam, tur, ja tu ieņem savu pozīciju, vai tur, zini kā, tā, teiksim, Kazimirs tur močīja un pret viņu močīja Sorģei, arī jams, jā. Viņi taču visi no Liepājas, no Grobiņas, viņi tur vienos tusiņos, pēc tam vienos afterpartijos kopā ir. Bet viņi tajā pašā laikā tur med lietas viens pa otru saka, vai arī otra pozīcija, ka viņi nevar tās med lietas līdz galam pateikt, tāpēc, ka viņiem jāreitinās to, ka viņi pēc tam ies afterpartijā vai kaut kur kopā močīs. Tas ir, man liekas, tas, kas ne līdz galam man līmējās kopā. Ja tu mauc žoska līdz galam, tad arī, nezinu, tad arī rēķinies ar to, ka, tad arī, pēc tam iet kopā limonādi dzert kaut kā, man tas liekas, ķipa wacky, es nezinu. Tad tev ir sava pozīcija nostāja, tu ko tu pateic par viņu, tad pēc tam rakstīt dziesmas kopā, man tas liekas super weird. Jā. Bet tas tā notiekās šeit. Jā, jo kā tu pats minēji, baigi maz tas loks tiem reperiem šajā Latvijā arī ir. Tāpēc vienkārši, jā, man tas liekas, jā, strange. Pateikt, tu esi pimps un pēc tam ejam padzeram Coca-Cola kopā. Hei, padzeriet, ejam ar pimpu, padzersim Coca-Cola kopā. Es nevaru nepiekrist to, ka tas liekas ķipa tā bišķi dīvaini, ka tā tie reperi uzmauc kaut ko virsū un pēc tam ķipa baigie čomi, jā. Tieši tā, tas ir galīgi wacky shits. Jā, bet lietas tā notiek. Tas ir, es nezinu, tas ir tev, ja tev ir olas, tad tev ir olas, ja tev nav olas, tad nav olas. Kaut kā tā. Ja tu pateici tā, tad nedzer to pivu un to čeku kopā un tur tomēr savu kaut kādu, paliec pie savas nostājas. Bet, saprot, tā ir sacensība, tas ir izdomāts bazars, tu pasaki par kādu kaut izdomātu bazaru, to arī var tā definēt, jā, un tad saprast, varbūt viens var novienoties labi, ok, tas viss ir bullshits, mēs vienkārši te batlojam, sports, tā tālāk. Bet visi to dzirdēja, visi to redzēja zemapziņās, visiem tas palika. Es to dzirdēju, redzēju. Pēc tam redzēju tos džekus uz vienu bītu kopā, ka viņi repo kaut ko, es nezinu. That's strange for me. Jā, tas ir ļoti saprotam. Tas ir ļoti saprotam. Ko uz vienu bītu, pīms un pīpuks, normāli. Tu man esi pīpuks, es tavs pīms, mēs uz vienu bītu repojam. Zaibīs. Jā, bet labi, tā sasīt tā kā.
šis jautājums, sapratu, bija tāds stiprs viedoklis par šo, ka tieši tā, ka batlos par šo vispār. Nē, nu, zināt, batlos skan krūta, viņi visi ir forši, kad tur Džeki viens otru laiž lejā, nenormāli hard, viss tas izklausās. Bet viņi pēc tam vienā autobusā brauc. Nu jā. Kā? Nu kā tas notiekās? Nu, kur tas īstenības moments ir? Nu labi, tas ir sports. Tas ir sports, un tieši tā, bet zin kā tajā sportā tiek pateikts tik daudz lietas, hard lietas tiek pateikts. Nu, tipa tā. Ja netiek pateikts hard lietas, tad pofīgi. Tad jau brauciet vienā autobusā pēc tam kopā uz mājām. Nu. Labi, bet tā sacīja nākamais jautājums. Tas bišķiņ tad nav mugurkaula sanāk. Nu? Tas ir sports bez mugurkaula. Nu jā, ja reipakt paņem, vienkārši tā kā pasaka, pēc tam baigi čomojas, viņam bail, ka man tas ļoti strange izskatās, tas ļoti weird. Bet tā tas ir. Es nezinu. Bet nu jā, tas stirgs tik liels, ka ir un, kā saka, it is what it is. Bet agrāk bija citādāk? Nē, nu kā, ja tev ir bīvs, tad tev ir bīvs. Nu, vienmēr jau tā ir. Nu, arī tagad, ja ir bīvs, nu, teiksim, tur nātri ar kreiso krastu, viņi jau tāpatās ir bīfā un ir bīvs. Nu, un, tā ir tas, par ko mēs runājam, par ko viņš runā, tas jau ir zināmā mērā sacensības. Nu. Viss ir, nu, zinām, geto games, teiksim, neatļauties sacensībās izmantot lamu vārdus, ja? Un tad tas kaut kā izskatās arī tā, nu, tu nevari pateikt so hard bez lamu vārdiem kaut ko. Nu, tu esi krāniņš vai tu esi pideras. Ir atšķirība, ne? Nu, tā kā, ja tu nevari līdz galam pateikt to, kā tam ir jāskan, tad tas nav hard. Un tad varbūt tas var būt arī kā sacensība. Nu, esi krāniņš, nu braucam kopā vienā autobusā. Nu, pohu, ja esi krāniņš un tu neesi pideras, zin kā, no sērijas. Nu, tāpēc, jā, tas Geto Games freestyles, viņš tādā ziņā ir tāds labais freestyle, viņš tur lamvārds nevarēja. Nu, tāda kaut kāda parasta patērētāja redzesloka, tas tā kā liekas pat ir ok, nu, ka tur nav so hard punchi, jā. Bet, nu, ja mēs ejam tādu dziļāk un pa īstam, tad ir jābūt ir hard punchiem, un ja hard punch, tad tomēr es domāju, ka pēc batla visiem ir, nu, es neteiktu, ka visiem ir jāizkājas pēc tam ārā, bet, nu, no sērijas, nu, tas arī var tā notikties no sērijas. Ja jūs pēc tam esat draugi, nu, kā es teicu, es ne, bet, nu, jā, huj viņi zina, vecīt, huj viņi zina. Mīļākā saldējuma garša. Mīļākā saldējuma garša. Zini, baigi nav, vienkārši ir saldējums, viņu var noēst, ja nav, viņu var nenoēst. It's about it, nē. Nekas nenotiks, ja nebūs saldējums. Nu, jā. Nu. Nu, jā, labi, tā sacīja tādu. Šis bija tāds jautājums, viņš jau mēs izspriedām, bet nu tā sacīja, blondīns vai brunets? Es domāju, ka viss ir galvā, vecīt. Kāds blondīns, kāds brunets, zini kā. Tu taču tas ir Džeki, it kā, zini, kā Džeki mīl ar acīm, bet, nu, tu jau visu mūžu taču nevari 24 stundas 7 uzturēties ar kaut ko ļoti skaistu, bet ne līdz galam. Zini, kā, tā kā, kāda atšķirība vai bruneti vai blondīni, ja viņa labi bazaru bīda un viņa visu, kā saka, laukumu redz, tad viss ir kārtībā. Ja viņa neredz laukumu, tad māte nepalīdzēs. Skaistums arī neizglābs. Tā jau ir laikam, jā. Labi, bet 44 gadus vecs vai 44 gadus jauns? Es nezinu. Kā tu jūties? Es normāli jūtos. Es nesvinu dzimšanas. Es nezinu, kā tas ir. Es nesvinu dzimšanas dienas. Kāpēc? Es nezinu, man vispār nepatīk, man pievērš uzmanību. Man patīk, kad es esmu kādā norganizētā koncertā, ir kaut kāds. Viņš jau Ants tikko sestdien koncertā arī teica, ka viņš arī nesvin dzimšanas dienas. Man arī tas pats ir, man nepatīk, man pievērš uzmanību, tur kādu nāk un sveic, tur visu un tā tālāk, man nepatīk. Man patīk vairāk nosvinēt kaut kādu ierakstu, kaut kādu notikumu, 10 gadu albumu vai 10 gadu veikalam vai 10 gadu ierakstam vai tā. Nu, kaut kādas monumentālas lietas, ko tu pats esi izdarījis ar savām kodām rokām, ar savu galvu, pats sev, nu, nezinu. Nu, jā, man nepatīk svinēt dzimpaks. Nu, es varbūt nākošais, kad 45 gadi es tīri to varbūt tās nomarketošu kā kaut kādu jubilejas konci. Yeah. That's only reason. Tā, nu varbūt es saņemšos 45 gados, ja nosvinēšu dzimpaku kaut kādu lielāku. Pēdējo reizi es svinēju tā, ka draugs pasaules 3 gados iepriekšējo reizi. Yeah. Nu jā. Kā es jūtos, jā. Kā es jūtos, nu normāli es jūtos. Es saku, es neskaitu, es esmu šeit un es to daru, kamēr es varu. It is what it is, nu. Labi, izsaka ātrie jautājumi. Tā ļoti pēc, labi, kā tu pavadi weekendu? Viss kaut kā, večik, tagad es vienkārši stragloju, man ir koncerts drīz, man ļoti daudz lietas jādara. Es biju Ķīnā, un Ķīnā svētdienas nav brīvdienas. Nu, šajā brīdī man arī nav brīvdienas, vienkārši malas. Ja ir iespēja kaut ko, es zinu, ka man ģimene dēļ tā cieši dēļ maniem, un daudz apkārt man cilvēku cieši.
Bet līdz 28. decembrim man nebūs brīvdienas. Visu laiku jāhujā arī tā sacīt. Jā, visu laiku jāhuja arī. Labi, tāds labi, kas ir tā mīļākā Gustavo dziesma? Gustavo dziesma. Es esmu minējis, laikam viņam tāda spēcīgākā ir sanākusi. Es domāju, ka taisnā tiesņa spēcīgākā dziesma sanākusi. Jā. Saturiski, es domāju, tad viena no spēcīgākām. Jā. Vēl kas uz vestāvu dzējas, viņam ir pāris tie treki, tie arī diezgan masīvi. Jā. Nu, pirmais albums beidzot ir, es domāju, tas viņa galvenais priekš maniem tāds influence albums saturiski un kā repers un viss pārējais samploā un viss, jo nu jā, priekš maniem repers neveidojās tikai ar albumu ierakstītu vai tikai tekstiem. Tas ir attieksme pret dzīvi, domāšana, vizuālā kaut kāda identitāte, attieksme pret apkārt sev esošiem un tā tālāk. Tas beigās ir izveidot to vienu kopējo tēlu, vai tu tici tam čalim vai netici. Un, ja Gustavo bija tāds priekš maniem zīmīgs personāžs un tā, un es pēc to, ka mums bija liels bīvs ar viņu. Un tad šajā brīdī man ir Rancis tāds lokālais čalis, kam es līdz galam redzu, ka viņš ir monumentāls. Yeah. Zelta vārdi. Yeah. Nu labi, krokši vai flip-flopi? Es krokšus jau disojos daudz. Grēkos, tā kā, zin kā, es nevaru teikt krokši, ka krokši trendā bija, teikt jau lay low bišķiņi, bet stila cepjās. Mums krokšu bāzes, protams, daudz, pēc tam daudz kas cits uzcepies tagad, jā. Plastikādi šūs ir karsti, kā saku, dotajā brīdī uz diapazonu, streetwear. Tur daudz brendi to pēc tam ir pārņēmuši. Es laikam flip-flop teikšu, jā, flip-flop. Yes. Old head type of choice, yeah, what's up? Nu labi, ja būtu tava pēdējā maltīte, kāda tā būtu? Maltīte? Jā, tā kā ko tu ēstu? Es nezinu, kaut kāds siļķmaisīts, lai... Seļkaržokā? Siļķmaisīts, jā, siļķmaisīts. Ja ko vizuāli, ko ieraudzīju siļķmaisīt priekšā, es no jā, siļķmaisīt. Zrupmais, tāds garšīgs zrupmais, sviestiņš tāds original un siļķi virsū aiziet, lai savu sīpals varbūt to klāt. Yeah. Let's go. Nu labi, tāds, tā kā šeit būs tāds rītīgais jautājums, tā kā boks vai balets? Grūti teikt. Balets ir forši, boks atkal ir baigi audzina tev izturību, jo boksā tu, kā daudz, kur tas teiks, boksā tu nevar iedot nevienam citam bumbu, nevar iedot piespēli nevienam. Esi tikai tu, un tikai laiks, kur tu visu laiku skaties un domā, kad tas laiks beigsies. Es domāju, ka boks tā ir tāda baigā sevis audzināšanā, jo, ja tu esi kādreiz ringā stāvējis, tad minūte ir cirējis pusstundas garumā. Jā, un tāpēc, jā, tas ir moments, ka tev jāmāk ir, nu, kā saka, jāmāk noturēties kaut kādā veidā, ja to var izdarīt. Jā. Nu, balets tā ir savu kaut kāda ļoti filigrāns un ļoti, kā saka, ļoti skaists deja ar cilvēku ķermeni un tā tālāk, jā, bet boks laikam ir tas, kas man kā reperim ir tuvāks. Jā. Jā. Okay. Nu, labi, pēdējais ātrais jautājums. Tad mēs dodamies uz nobeigumu. Viņš nebija tik ātrs, stritīgi daudz tev izstāstīja, ne? Nekāds. Tu tikai iedzirdāji. Okay. Nekāds, viss super. Okay. Suņi vai kaķi? Es domāju, viss ir atkarīgs. Man kādreiz kaķi baigi nepatīk. Man vienreiz pie mājām mums pie vienās salā ziemā pieskarēja pie durvīm kaķis. Viņš baigi ņaudēja, mēs viņu ielaidām iekšā un viņš mums sāk dzīvot. Un viņš bija ļoti labi, viņam mindsets bija on point, viņš netaisīs sūdzes. Viņš bišķiņ skrāpēja dažreiz mēbeles, bet kā mēs to novērsām principā. Zin kā, jebkurš dzīvnieks ir baigi, man liekas, kad var gadīties. Es teicu, baidos arī, tad mums kaķis bija tik labs piedzīvums ar to kaķi bija, kad es tad baidos par nākušo kaķi, kur sanāk kaut kā neveiksmīgi. Un zin kā, ja tev paņēmis dzīvnieku, tev viņi jābūt kopā. Es gribu vēl redzēt daudz pasaules, gribu daudz ceļot, es gribu daudz ieraudzīt, es kaut ko priekš sevi. Es negribu, kā saka, nomest kaut kur pēc tam to dzīvnieku malā vai dot citiem, lai viņš nedēļu tur dzīvo kaķis vai suns, viņš ir dzīva būtne, viņš pārdzīvo, ka tu neesi blakus un tā tālāk. Iesaku, ja jūs neceļojat, ja jūs neko nedariet, ja jūs esat, kā saka, piesieti pie dzīvokļa, pie mājas un jūs tur dzīvojat, tad forškams ir dzīvnieks, bet jūs to dzīvnieku tā kā, nu, mocat un nerojat un viņam liekat kaut kādas pārdzīvojumus iekšā, tad labāk nedarat to. Bet suns vai kaķis, es domāju, ka abi divi ir cool, viss atkarīgs kā gadās. Tas ir gamblings, tas ir kāds mindsets būs tam kaķim, kāds būs mindsets tam sunim, varbūt visādi, varbūt legit, varbūt galīgi slikti viss, nu, tā kaut kā. Tā jau ir. Jā. Tā ir. Labi, mēs lēnām tuvojamies nobeigumam.
Kā dzīvo? Tas arī bija īsais jautājums. Tas Ja? bija īsais jautājums. Tas bija pēdējais, jā. Labi. Kā dzīvo ideja par hoodshopu? Tā bija transformācija. Tā bija transformācija. Es pirms tam sāku, tā bija tāda transformācija. Tā bija transformācija 3. pakāpē. Viss sākās ar to, ka es biju kādreiz, kad mēs bijām 90. 2000. milēniju gadu Narvesen tajos žurnāla tirdzniecības vietās un avīžu tirdzniecības vietās. Tās ir, laikam, kafijas vietas. Kādreiz tā bija mēdī vieta, kur varēja žurnāls un avīzes pirkt. Tagad, laikam, tas ir, es domāju, viņiem 2% no viņa šķērgriezuma abarot dienas. Un tad tur mēs amerikāņu žurnālus daudz redzējām, un hip-hop žurnāls bija tāds The Source žurnāls. Un tur mēs šķirstot viņus daudz redzējām apģērbu. Daudziem reperiem bija savu apģērbu brandi, labeli. Un tajā brīdī mēs ar to iedegāmies. Gustavs sāk taisīt savu līniju. Viņš saucās Drondo. Es pēc tam, kad splitojāmies ar Gustavu, es uztaisīju savu līniju jau 79. Bija tā kā Ozols 79, bija dzimšanas gads manējais 97. 79. 79. Un karoči, es uztaisīju savu apģērbu līniju, atvēru veikals, Bruņinieku ielas blakus Borts LV. Es tur pahasloju ar to stāfu kaut kādu gadu, pusotru, bišķiņa ražošana bija problēmas. Un ar to, un tad 2004. gadā atverās Eiropas Savienība, un mūs jau varējām viest iekšā bez muitas, iekšā preci no Eiropas. Tieši pavadzīme no sērijas, tā kā uz ķekautu aizsūtīt preci, tāpat no Berlīnas, varēja no Vācijas, no kaut kurienes dabūt preci. Un es sāku tā kā startautisks brands bīdīt šeit iekšā, un tad bija veikals Street Shop, bija viņš no 2004. gada līdz 2012. gadam. Man daudz struktūra vienības ir bijušas, daudz pilsētās, Jēkabpilī, Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Pērnavā, Viļņā, Kaunijā. Bet beigās bija tā krīze 2008. gada, tad pirms tam es arī bišķi nomierinājos, daudz struktūras samazināju jau pirms. Un tad, principā, līdz 2012. gadam Street Shops pastāvēja, bet tad bija tad vispār aizgāja streetwears tādā crossoverā. Un nebija vairs tāds īsti hip-hop apģērbs, nebija tik aktuāls. Tas baggy, kas tagad ir atgriezies, tad tas baggy viss bija beidzies. Lil Wayne uzvilka super slim bikses. Supras botas tur un viss aizgāja tādā crossoverā, pēkšņi tur ar skatebotām sāka staigāt visu un super slim bikses un tā tālāk. Roks tur gāja iekšā hip-hopā un viss kaut kas. Un tā principā tas tāds hip-hop, kā tie brendi, viss, kas bija hip-hopā, tur Rockevēru un tur John un tur Pelē, Eko un tā tālāk, tie visi brendi vienkārši piedzīvoja to savu krahu, to savu kritumu lejā. Un tas bija tas pirmais brīdis, kad arī lokāls jūt, kad sneakera viss stops nāk iekšā un streetwears nāk iekšā. Un, es tad 13. gadā atvēru hoodshopu tā kā jau savās telpās, kas bija neatkarīgs ne no viena. Tas bija tāds savs spots, kur es, kā saka, pacēlu kā Fēniksu no pelniem un vārdu tiešākajā nozīmē. Un no tā brīža, tagad šogad ziemā tieši hoodshops tā kā svin 10 years anniversary un mēs tur esam, mēs tur darbojamies un tā ir vienkārši daļa no es neesmu līdz galam. Ar mūziku es nevarētu visu dienu taisīt mūziku vai visu dienu rakstīt tekstus. Man vajag vēl vienu lietu, kur es kaut ko skaitu, kur es kaut ko kontaktēju, satieku cilvēkus, domāju, redzu vizuālo kaut kādu identitāti. Man vienkārši patīk arī apģērbs un viss tas patīk redzēt, kā tas mainās, kā tas notiek kaut kādas transition un kā viss mainās. Tad ir slim, tad ir baggy, tad ir tā. Nu, tas viss ir interesanti. Tad ir tur chunky būts, tad ir tur vēl kaut kā savā. Tas vienkārši viss daļa no modas un streetwears ir daļa no modas. Tas liekas inčīgi, tāpēc es tajā bišķiņā arī esmu iekšā nedaudz. Jo. Labi. Tev... Tu teiksi, jā, labi, vecais, what's up? Emīls un Emīlijā ievāk dūmiņu, what's up? Let's go. Tā tev vajadzēja teikt, vecīt. Vai tu pārfilmējam? Pārfilmē. Labi, es jokoju, bet jā, malc dažreiz iekšā un tā. Kā saka, esi more open, būs labi. Yes. Nu labi, bet nē, man šeit viens Sorry, jautājums. pasties jaunāko blā, tur, Kroči Steps bija beigās tādā kondīcijā, ka mums tāda rubrika, ko mēs iesakām, un Steps, Kroči ieteica tieši to, ko viņš bija pagājušā raidījumā jau ieteicis. Un mēs Kročiem čalis no kameras saka, tu jau pagājušā raidījumā to ieteici. Un viņš tāds, pagaid. Un sāk citu lietu ieteikt. Mēs Kroči to neizgriezām, mēs sastājām to iekšā raidījumā. No. Bet okay. Būs blooper Jā, jums kontents. vajag maksimāli, jums vajag ieņemt, jo zin kāds pasauli izglābs smiekli. Tā ir, jā. Tā ir. Nē, bet man baigais tās jautājums par tieši dziesmu rakstīšanas procesu. Jā. Kā tu ieeji tajā savā zonā, tajā savā plūsmā, kā tu raksti tekstus?
sūdīgi sieja, bet cits sūdīgi. ar katru brīdi ar vien grūtāk. Tad man arī ir diezgan liels deadlines uzlikts relīzē. Man daudz vēl lastas ir neizdarīts, un deadlines ir uzlikts. Un paralēli ir telefons ieslēgts. Un es batloju starp rakstīšanu, starp telefonu zvaniem. Tad es slēdzu reiz internetā ārā kompim. Man ir atkarība kaut ko. Es 2 minūtes kaut parakstu un ieeju kaut kur internetā. Es pats neesmu pamanījis, ka es iegaisu kaut kur iekšā. Es tāds, come on! Es rakstam teksts nomierinies čalīt. Ok, es tā labi, es izslēdzu internetu. Es biju ieslēgšu šo vārdu. Gribu noskaidrot, ko tas vārds nozīmē. Ieslēdzu internetu kaut. Atkal ielēju kaut kur iekšā, surfot, sāk kaut kur ielēju YouTube, čau, izvēl. Es esmu kaut kāds battles starp šī brīža atkarību no interneta un starp tevīm. Tā kā man tā ir liela problēma uzrakstīt tekstu dotā brīdī. Nē, bet sorry, man ir atkal maza problēma, ja ir feeds, tad man vispār uz feediem parasti sanāk labāk uzrakstīt nekā sev. Tas jau ir 100 reizes bijis. Un vēl ir nenormāli krūts, catchy beats, tad tu arī vienkārši ņem rakstu. Bet parasti tāds flex teksts ir viegli uzrakstīt. Nu, kaut kāds par pančiem flex kaut kāds. Ja tu gribi kaut ko tādu, ķipa heavy vai big, tad ir tā kā baigi jāiet. Bet, dažreiz sanāk, bet beats principā izšķir visu. Jo, bet kā tev pašam labāk vispār teiks, ko rakstīt? Tā kā tie heavy, kas iet kā deep un beigās uzrakst, tu izlasos. Jebal! Nē, viņi vienmēr ir emocionāli labāk. Tas man arī vislielākais rekords ar maniem trēkiem ir dziesmai personības rekords. Jā. Yeah. Es vispār domāju, ka viņu nemaz radio nesūtītu, nevienam nerādīt, jo viņi bija tā diezgan heavy, viņi bija personīga. Bet beigās tas izrādījās tas, ko tieši cilvēkiem vajag. Viņiem vajag personīgu stāstu, viņiem vajag tūmu. Tas pats ir Janša lielā māksla. Tur ir daudz personīgu stāstu, tur daudz tuvība un tā tālāk. Tik līdz ir flex uz vienu brīdi strādā, bet ilgtermiņā tas nestrādās. Un tādā ziņā tas ir vienmēr krūtāk, ja tu vari būt tieši tu vari pastāstīt kaut kādu sūdīgo savu momentu vai labo. Labo nepatiks klausīties, visiem patiks klausīties tavu bēdīgo dziesmu. Ka tev iet labi, nevienam tas neinteresē, veicīgi. Tā ir tā parastā cilvēka baltā skaudība, kuram interesē, ka tev iet labi, bet tev iet slikti, zaibis. Tā ir tāda silpa. Tā ir tāda silpa, jā. Yes. Nē, bet tā kā runāja par tiem pašiem flex beatiem. Jā. Viņi nav tā kā timeless, viņi vienmēr tā kā tā dziesma uziet. Nē, bet zini kā, tam flex beatam, ja tur ir labi panči, tad tas vienkārši inšīgi nirdzīgi tur, klausīties. Ko tu ieteiktu jaunajiem mūziķiem, reperiem, hip-hop māksliniekiem? Varbūt ir kaut kāds zelta padoms, kaut kas, uz ko tiekties? Es jebkuram kreatīvam, radošam cilvēkam, vai tas ir ar skulptūrām aizrāvies, vai ar metālu, vai ar koku, vai ar repu, ja tu, protams, ka tu kamēr audz, tu parasti influencējies no tādām lietām, bet tu vari kļūt pamanāms tikai tad, ja tu taisi kaut ko unique. Tas arī viss. Taisi unique, ja tu taisīsi unique, tad arī būs, jo mums nevajag vēl vienu Ansu, mums nevajag vēl vienu Ozolu, mums nevajag vēl vienu Miķelu Mūrnieku, kaut kā tā. Tas jau sen pierādījies, tikai unique lietas ir izlēma ārā vislielākoties. Ir jau, protams, kad var oponēt un teikt, ka rekurī tev tāda un tāda grupa, un neminēšu ar lokālo grupu, kas ir vispopulārākā, varbūt hip-hop grupa, viņi neko kā super unique nerada, bet tajā pašā laikā varbūt pāranalizē viņu. Es neminēšu tādu konkrētus vārdus, tomēr var tur atrast. Kaut kāds unique savs catchy moments ir jādara. Tas varbūt jebkas, tas varbūt ar dizainu dēļ ko. Ja tu krēslu nozodz jau no kāda, tu esi viņu nozadzis. Ja tu nezini šito kaut kādu, ja tu nodarbojies ar šādām lietām, uztaisi savus unique lietas. Ja tā būs oriģināla lieta, viņi pamanīs visu. Ja viņi būs tikai 50. lieta un 49 pirms tam jau to būs izdarījuši, tas vienkārši, tev būs grūti parādīt to. Tu varbūt esi talantīgs, bet tu esi viens no 50. Yeah, do your thing. Jo, bet arī no vienas puses tas unique. Viņš nekad nerodas no nulles. Jā, no sākuma tu noteikti iespaidojies. Es arī esmu noteikti iespaidojies, esmu bišķiņ influencējies, varbūt aizņēmies kaut ko sākumā. Tas biežāk notiek ar jauniem māksliniekiem, jebkurā virzienā. Tu influencējies, varbūt uz zodz arī, jā, bet svarīgi ir saprast un apzināties kādā brīdā, ka tu to dari un vairs to nedarīt. Tā kaut kā. Es ļoti kritisks esmu pret zākšanu, bet es saprotu, ka jauns esi, un mēs arī mākam, ka jauni mēs arī ļoti daudz influencējam. Ja mums pastāstās mūsu dresko, tad mēs tur no koronālais pizdījām vienkārši visu, ko varējām pizdīt. No sērijas, tā, ja skatāmies, jā. Bet tagad man tas liekas, ka, jā, tas mūs influencē, tā kaut kā. Jā. Karoči Emīlu un Emīls, un viņi, karoči, ievilka dūmiņu, kat, bau! Paldies, ka tu viesojies pie mums. Jā, paldies jums. Un veiksmi darbā. Paldies.
Super. Davai!